Pasaules tiesnešiem francūzis Žils Siers. Mēs viņu zinām, mēs viņu šeit redzējām 99. gadā, kad Skonto spēlēja Chelsea Champions Līgā 0-0 beidzās tā spēle. Un galu galā šo tiesnesi tie, kas skatās futbolu, puslīdz regulāri, diezgan regulāri arī savos televizoru ekrānos redz. Likmes augstas, ažiotāža milzīga, kopš Daugavas slavas laikiem un popularitātes, lielākās popularitātes laikiem es neatceros, kad vēl Latvijā būtu tāda ažiotāža sacelta ap futbolu. Kaut gan varbūt arī tad šī ažiotāža pat nebija tik liela kā tagad. Pilnīgi liek atgādināt, ka brīvu vietu šodien Skonto stadionā nebūs. Tūdaļ šeit nāks komandas, tiks atskaņotas valstu himnas un, diemžēl, būs arī klusuma brīdis veltīts šodien Stambulā teroraktā bojā gājušo piemiņai. Daudzi no jums noteikti jau zina šo bēdīgo faktu, ka pie sinagogas tika uzspridzināts 2 bumbas un pēc dažādas informācijas ap 20 vai pāri 20 cilvēkiem, diemžēl, ir gājuši Stambulā šodien bojā. Tā ka pirms spēles būs arī piemiņas klusuma brīdis. Un tad viss sāksies. Pirms tādām spēlēm parasti ir tāds ļoti patīkams tāds iekšējs uztraukums visiem spēlētājiem, treneriem, skatītājiem, žurnālistiem. Kāpēc es to tā īpaši atgādinu? Tāpēc, ka es neprotu izskaidrot, kāpēc, bet man šodien ir pilnīgākais miers. Tāds miers, kāds es neatceros pirms kuras spēles un kad vēl ir bijis. Atliek tikai tagad uzzināt, vai tas ir uz labu, vai tas ir uz sliktu, vai tā ir laba zīme, vai tā ir slikta zīme. Es domāju, ka spēles beigās mēs to, protams, zināsim. Gribētos, protams, jau, lai tā būtu laba zīme. Pa ceļām uz komentētāju vietām satikos ar daudziem līdzjutējiem, gan ar Sarauju kluba biedriem, gan ar vienkārši pazīstamiem līdzjutējiem, kuriem pat vārdus visiem nezinu. Un lielākā daļa no viņiem prognozē minimālu Latvijas izlases uzvaru. Lai nu tā būtu, lai nu tā notiktu un lai nu tā būtu, katrā ziņā ļoti gribētos, lai 19. datumā Stambulā atbildes spēle nebūtu tikai pa minūtēm iesildīšanās. Sāksim jau ar ierašanos stadionā, ienākšanu ģērbtuvē, ģērbšanos. Tas ir tāds, interesants, garš, svarīgs rituāls. Beidzot, abas komandas parādās laukumā. Latvija un Turcija. Pagājušā pasaules čempionāta 3. labākā komanda, kas nekādā ziņā tai nedod nekādu priekšrocību šovakar, jo spēle sāksies tik un tā ar rezultātu 0-0, vienalga, kurā vietā Turki pagājušajā gadu bija pasaules čempionātā. Lūk, kolēģi man pateica priekšā, kas bija pa vainu. Turki mainīja futbola bučus. Viņi iesildoties konstatēja, ka laukums paciets. Un dažādam laukuma segumam futbola bučiem ir dažādas tās augtās pumpas. Un, acīm redzot, nācās mainīt uz garākām šādiem laika apstākļiem. Tāds bija kavēšanās iemesls, tā ka no spēles rīkotāju puses viss bija vislabākajā kārtībā. Komandas sastāvi jums jau ir nosaukti, zināmi, un tuvāk par kādu no spēlētājiem droši vien arī mēs kaut ko pateiksim. Tagad valstu himnas.
jūs kā minējāt, jau sākusies neliela uguņošana. Turcijas komanda baltos Ormas tērpos pirmajā puslaikā kreisajā laukuma pusē un komandas vārtos Redžbers Ruštu, vienkārši Ruštu, futbola kluba Barcelona vārtsargs, pirms tam ilgus gadus. Fenerbahče vārtsargs, 10 gadus jau numur 1 Turcijas futbola vārtsargs. Jācer, ka viņam šodien būs pietiekami daudz darba. Komanda kapteiņi tāda interesanta sakritība spēlētāji. Abiem kapteiņiem 3. numurs, mums Itālijiem Astafjom un Bülents no Galatasaray spēlētājs. Un vēl interesanta sakritība, tieši abu komandu kapteiņi ir aizvadījuši vairāk spēļu savu valsts izlasēs. Astafjom tas ir 97. mačs, bet Bülentam 92. Kā Astafjos, tā Bülents cer kļūt par pirmajiem savu valstu futbolistiem, kuri valsts izlasē aizvadīs 100 spēles. No Astafjos ir nedaudz tuvāk šai simtnieka robežai nekā viņa kolēģis Bülents. Viņam, starp citu, 24. novembrī paliks 35 gadi. Centrālā figūra aizsardzībā un tagad jau pieminētais piemiņas brīdis šodien teroraktā bojā gājušajiem Stambulā. Tieši tāpēc Turcijas komandas spēlētājiem visiem uz labās rokas arī melns apsējs, melna lenta, sēru lenta. Turcijas komanda sāks no centra. Ilhans un Nihats. Ilhans 9. numuru augumā garākais spēlētājs un Nihats augumā maziņais, veiklais Real Sociedad spēlētājs. Abi uzreiz dodas uz priekšu un droši vien kā abi arī spēlēs priekšā. Mūsu prognoze izrādījās pilnīgi pareiza. Laukuma centrā mums Stepanovs Isakovs, Laizāns labajā malā, tā ka viss ir pareizi. Rimkus gandrīz ieguva bumbu pretinieka laukuma pusē un Aleksandrs Kaļiņko spēlē jau aizsarga lomā. Nevarinējusi satraukumu, kas valda laukumā. Vai abām komandām, ne tikai mums. Varpakovskis iegūda bumbu. Labajā malā prasīja piespēli, bet nesagaidīja Blēdelis un jau Ruštu spiests spēlēt kā aizsargs. Tur Andrejs Rubīns rāvās uz vārtiem. Astafjevs izdarīja viņam diezgan labu piespēli un Rimkus. Bumba paliek Turcijas komandai. Emre, 2 spēlētāji Emre, Asiks Emre, 2. numurs no Bešiktaš Turcijas komandā un Belozoglu Emre no Inter 6. numurs. Manījāt tikko Šenolu Günešu, Turcijas komandas galveno treneri. Savulaik bija ļoti labs vārtsargs, viens no labākajiem Turcijā. Güneša panākumi apgāž teoriju par to, ka vārtsargs nevar būt bijušais vārtsargs par labu augsta līmeņa treneri. Var gan. Tugais mēģināja izdarīt piespēles priekšu uz labo malu, neizdevās. Karabļovs. Pakovskis un Bülents. Kaļiņko atkal spēlē kā aizsargs. Jāsteidzas atpakaļ, Turki neredzēja, ka Kaļiņko vēl nav atgriezies vārtos. Emre un bumba atstāja laukumu, brīvs viens no Latvijas izlases vārtiem. Aleksandrs Kaļiņko ar bumbu. Turcijas komanda uzreiz aktīvi devās mūsu laukuma pusē. Vispār ir ievērots, ka tas turkiem ir raksturīgi. Viņi spēles sākumu vienalga, gandrīz pret kādu pretinieku spēlējot, uzreiz dodas uz priekšu. Atcerēsimies
pēdējā pasaules čempionāta, kad Hakans Šukovs mačā par 3. vietu jau 11. sekundē guva vārtus mačā pret Dienvidu Koreju. Visātrāk gūtie vārti pasaules čempionātu vēsturē tie ir, un domāju, ka vēl ilgu laiku arī paliks. Rimkos, žēl neizdevās piespēle pa kreiso malu. Verpakovskim varēja iznākt ļoti labs uzbrukums, un tagad Buruks Okāns. Stepanovs sit bumbu ārā no laukumā. Bumba atstāja laukumu. Nepanāk to arī Hats. Pasaules čempionātā Turciju sauca, un arī pirms tam Eiropas čempionātā Beļģijā, Nīderlandē, Turcijas izlases sauca par pārģērbtu Galatasaray komandu. Jā, patiešām šī komanda, kas kļuva par pirmo Turcijas klubu, kas ieguva Eiropas kausu. Arī šīs komandas spēlētāji veido lielāko daļu no izlases. Tagad daži spēlē ārzemēs. Daži, kuriem ārzemēs karjera nav izdevusies, atgriezās vai nu Galatasaray, vai Fenerbahče, vai Bešiktaš, vienā no 3 spēcīgākajiem, pašais spēcīgākajiem Turcijas klubiem. Laizāns diezgan riskanti spēlē laukuma vidusdaļā. Velk viņu uz laukuma vidu, uz savu ierastāku pozīciju. Laizāns tagad pirmais laukuma vidū. Emrē. Tad jāceļas, vien viņam būs kājās un jāturpina spēlēt. Noteikuma pārkāpuma nebija. Vairāk valstu žurnālisti ir sabraukši šo maču ne tikai no Turcijas, ne tikai no Lietuvas, Igaunijas, pat no Japānas. Pavisam apmēram 20 ārzemju žurnālisti, neskaitot, protams, turku kolēģis, starp citu, šajā esmu tādā, tā kā var teikt, turku kolēģi ielenkumā. Blakus kabīnē strādā viena Turcijas televīzija, šajā pašā kabīnē, kur atrodas Latvijas TV7, vēl viena Turcijas televīzija, tā ka 2 Turcijas televīzijas tiešraidē raida uz Turciju šo spēli. Turcijā interese, kā jau par futbolu, ir par šo maču, protams, milzīga. Verpakovskis, Rubins, tur pieredzējušais Fatihs, Baņovs, Karabļovs, un neizdodas pieturēt bumbu. Ergüns, noteikuma pārkāpums, Astapjevs pārkāp noteikumus. Ļoti aktīvi Vīts Rimkus spēlē un spiests aizsargs raidīt bumbu atpakaļ vārtsargam. Laizāns. Rubins pa kreiso malu mēģinās apspēlēt Emrē, piespēl sodlaukumā. Nav tur neviena no mūsēm, vēl tomēr ir. Verpakovskis un Ruštu izsit bumbu no tukšiem vārtiem. Ruštu izsit bumbu no tukšiem vārtiem. Pirmā iespēja Latvijas izlasē gūt vārtus. Ļoti viltīgi sitienu izdarīja Māris Verpakovskis. Ruštu un viņam palīdzēja Uzvilmēs. Divatā viņi glāba situāciju. Pirmā iespēja mūsējiem gūt vārtus. Fatihs. Arī viens no tiem, kas atgriezās, viņš pusgadu pabija Maljorkas klubā Spānijā. Netika tur sastāvā un saprata, ka labāk tomēr spēlēt mājās. Kaļiņko. Diezgan asprātīgi, bet pārāk acīm redzami gan mūsu aizsargiem, gan vārtsargam. Kā jau visām dienvidnieku komandēm, arī turkiem, protams, uz ļoti augsta līmeņa attiecības ar bumbu, proti ļoti laba individuālā tehnika.
Viņiem patīk apspēlēt vienu otru, viņiem patīk spēlēt ar bumbu, un nevisai patīk spēlēt bez bumbas. Bet, tomēr, Turki atšķirībā varbūt no citām dienvidu un austrumu komandām ir nedaudz savādāki, jo tuvāki klasiskajam Eiropas futbolam, ja tā var teikt. Nedaudz pasteidzāsim piespēli mūsējie, bet, viss ir beidzies labi. 8 minūtes tūdaļ būs nospēlēts pirmajā puslaikā. 0-0. Un mums jau bija viena iespēja gūt vārtus. Kaļiņko tālu izsit bumbu, Verpakovskis. Jābūt gataviem uz tādām sīkām provokācijām, ar ko šā reģiona komandas izceļas, jābūt ārkārtīgi mierīgiem varbūt tādās kaitinošākajās situācijās. Emre aptur viņu par laimi Rimkus, un Rimkus kļūdās. Pats arī labo kļūdu, bet pārkāpjot noteikumus, man gan arī izskatījās, ka izkupienā tīri bumbu izsita Vīts Rimkus. Tur jau neliels skaidrošanās starp spēlētājiem. Ļoti karstasinīgi, ļoti emocionāli parasti turku spēlētāji uztver notikumus laukumā. Viņiem ļoti nepatīk, ja viņiem izrāda tādu pretestību, tādu sportiskā ziņā, labā ziņā nekaunību laukumā, un viņiem tas ļoti nepatīk. Piesauc Žils Vesiers, komandas kapteini, Turcijas komandas kapteini Bülēntu un Māri Verpakovski. Un acīm redzot, aizrāda, lai spēlētāji nomierinās, lai nedaudz piebremzē, apslāpē savas emocijas. Līdz vārtiem patālu, varbūt Bülēns tomēr riskēs izdarīt citienu vai izvilmēs, kas to zina. 30 metri vismaz līdz vārtiem. Tieši virsū Kaļiņko. Pasitiens gan arī nebija spēcīgs. Izumēs. Leidelis, Dānijas kluba Vīborgs spēlētājs, viņu nogāž. Ir Gins pārkāp noteikumus. 11. numurs Turcijas komandā. Var teikt, tādām plašākām futbola aprindām, vismaz Latvijā noteikti vismazāk pazīstamais no visiem Turcijas izlases spēlētājiem, kas šobrīd ir laukumā. Bešiktaša aizsargs Ibrahīms Uzlomēs. Rubīns raidīs bumbu soda laukumā. Šajā situācijā, protams, ir pārsvars attiecībā pret uzbrucējiem. Turcijas komandai sagādā grūtības spēles pret, lai zinātu, atspēlēs Kaļiņko. Tāda riska šajā situācijā nebija tādai atspēlei. Turcijas komandai ļoti nepatīk spēlēt, katrā ziņā tā sagādā grūtības spēlēt pret organizētām, disciplinētām komandām. Tāpēc arī, piemēram, ar Slovākiju savā apakšgrupā turki mocījās ne tikai Bratislavā, bet arī Stambulā. Latvijas komanda ir izcēlusies tieši ar organizētu disciplinētu spēli, un jācer, ka šodien tas nebūs izņēmums. Laizāns. Verpakovskis saņem brīdinājumu par simulāciju. Bija tur saskaras sodu laukumā, Māris pārāk teatrāli krita un galīgi nevajadzīgs brīdinājums. Žils Vesiers ir pietiekami pieredzējis tiesnesis, lai zibenīgi novērtētu, kur bija noteikuma pārkāpums, kur nebija. Šoreiz tur ne tuvu nekas nebija. Arī tagad var spēlēt. Rāda Žils Vesiers.
Viņš atradās ar muguru pret epizodi un patiesībā nemaz neredzēja, kas tur īsti notika, un tāpēc arī svilpe neatskanēja, kaut gan patiesībā pārkāpums tur bija. Nu, ja jau runa par, un būs brīdinājums arī Turcijas komandā, 6. numuram Emre. Nu, abās komandās ir vairāk spēlētāji, kuriem jau ir brīdinājumi. Verpakovskam par laimi tāda vēl nebija, tā ka viņam nākamais mačs nebūs jāizlaiž. Nu, tāpat arī kā Emre, arī viņam nebija brīdinājumi un arī viņam atbildes spēle nebūs jāizlaiž. Nu, protams, ja kāds no šiem abiem spēlētājiem nenopelna otru brīdinājumu, jo futbolā tas uzreiz automātiski ir noraidījums no laukuma. Bumba Turcijas komandai. 14. minūte arī pirmajā puslaikā. 0-0 laukumā. Diezgan tāds līdzīgs spēku samērs. Ja reiķinām bīstamās situācijas, tad mēs pat esam priekšā. Ja skaitam brīdinājumus, neizšķirts stūra sitienu, vispār vēl neviens nav bijis, ne pie vieniem, ne pie otriem vārtiem. Nu, un vārtsargiem tā pa īstam arī nav nācies iesaistīties spēlē, skaitot to vienīgo epizodi, kad Ruštu kopā ar Zulmezu glāba komandu no vārtu zaudējuma pēc Verpakovska sitiena. Rimkus. Ilhans. Kļūdās Ilhans. Rubins sprints. Rubins un bumba jau bija atskājusi laukumu. Sprints starp Rubinu un Fatihu. Rubins šai sprintā uzvarēja, bet pārāk īsts izrādījās laukums, lai paspētu vēl arī izdarīt piespēli gar vārtiem. Tur jau soblaukumā bija divi mūsu futbolisti. Edvards Ruštu. Vārtsargs, kurš sen jau varēja aizbraukt uz kādu titulētu ārzemju klubu, bet izdarīja to tikai pēc pagājušā pasaules čempionāta, aizbrauc uz Barcelonu, kur ar viņu rēķinājās kā ar pamatvārtsargu, bet kur viņš šobrīd tomēr galvenokārt atrodas rezervē. Leidelis. Ruštu. Kalinko. Sakovs. Sakov pozīcija centra aizsarga vietā arī nav nekas jauns. Savulaik Dinaburgā viņš spēlē šajā pozīcijā. Arī Latvijas izlasē viņš tajā ir spēlējis. Nu, tiesa ne tik augsta ranga spēlēs. Šovasar, piemēram, Baltijas kausa izcīņā. Bet Ruštu. Mārs redzēdams, ka pie bumbas netikt, nemaz arī necentās kaut lai pabaidīt vārtsargu. Panovs, Aizāns, Stafjevs, Rubins. Ļoti labi Rubins mainīja uzbrukuma virzienu. Lobaņovs paspēja, tomēr pēdējā mirklī paspēja izsist bumbu Zulmēs. Citādi Bleidels būtu iegājis ar to soda laukumā. Tas vienmēr ir bīstami. Aleksandrs Starkovs, mūsu komandas galvenais treneris. Atsakot, pēdējos treniņos, arī preses konferencē ļoti patika gan Starkova, gan komandas spēlētāju noskaņojums. Tāds mierīgs, lietišķis, pat brīžiem likās, ka bezrūpīgs, tāds jokojot, tas tāds kaut anekdots. Protams, ka kas darījās katra spēlētāja iekšā, nu, to mēs nekad neuzzināsim. Iespējams, ka tā ir tāda maska, ko vienkārši spēlētāji uzlika pirms spēles, lai neizrādītu savu patieso stāvokli, savu lielo satraukumu. Tā ir normāli parādīt, ka pirms tādām spēlēm ir satraukums, ka vispār pirms iziešanas laukumā, pirms starta sportistam ir satraukums, jo
Ja tā nav, tad kaut kas nav kārtībā, tad nav ko iet vispār laukumā. Cita lieta, ka šis satraucums nedrīkst pārāk traucēt. Sakovs, droši paliek droši atpakaļ vārdsargam. Kalinko diezgan neveiksmīgi izsit bumbu. Tugais ar 8. numuru turkiem centra pussarga lomā, balsta pussarga pozīcijā. Blackburns klubu no Anglijas Premier līgas. Viens no pieredzējušākajiem spēlētājiem Turcijas komandā. Piespēļu meistaru viņu sauc. Tas ir Emre vēlreiz epizode, kurā futbolisti cīnījās par bumbu. Jā, vēl turpinot par Tugaju, jāteic, ka viņš spēlēja arī Skotijā, Rangers klubā un kļuva par Skotijas čempionu šā kluba sastāvā. Un jau no Skotijas tālāk devās uz Angliju, uz Blackburns klubu. Viens no nedaudzajiem pašreizējā Turcijas izlasē, kas nespēlē vienā no 3 labākajiem turku klubiem. 2 spēlētāji no Inter Emre un Buroks Hokans un Ilhans Nihats un jau minētais Tugais. Pussastāvs spēlē Turcijā, pussastāvs ārzemēs. Pašreizējām Turcijas izlases sākuma virknējumam. Aizāns neļauj pietuvoties sodlaukumam Erģinam. Hans. Erģins atkal. Pakovskis. Arī šoreiz nebija noteikuma pārkāpuma, bet šoreiz nebija arī simulācijas, šoreiz bija cīņa par bumbu. Normāls arī nemēģināja tur neko tēlot. Hans. Un bumba paliek mums. Laizāns. Labajā malā tur neviena nav. Rimkus tomēr izcīna, gandrīz izcīna bumbu. Šenovs Gunešs arī iesaistās spēlē. Tad 4. tiesnesim vajadzētu tomēr aizrādīt Turcijas izlases trenerim. Viņam bumba nav jāiztiek arī tad, kad tā atstāja laukumu, kaut arī viņam pie kājām un nav jātraucē pretinieku komandai. Šajā gadījumā Latvijas izlasē bumbu ievadīt spēlē. Rubins. Vēl nesaprašanās starp tiesnešiem, kam tad būs bumba. Mums paliek. Paskatījās uz savu palīgu Žils Visiers, kas parādīja, ka bumba paliek mums. Karabļovs, Rimkus. Neizdevies Rimkum piespēlēt ar vārtiem. Un jau turki spiestisīs bumbu ārpus laukuma. Patiks. Tūdaļ pusē būs pirmais puslaiks. Jāceļās un jāspēlē pēc šādām. Pietiekam daudz jau bija tam līdzīgs sadursmi, lai izdarītu secinājumu, ka Žils Visiers ļaus kontaktu spēli tādas pa katru sīkumu nesviltas un nav ko apstāties. Astafjevs. Līdz ar Pakovskim bumba neaiziet, bet tā paliek pie mums. Bleidovs pārkāp noteikums. Un žēl, nedaudz par augstu piespēle. Ar Pakovskim bija Astafjeva izpildījumā. Un nedaudz par zemu, lai bumba aizlidotu vēl tālāk līdz Rimkum, kurš jau atradās pie 11 metru soda sitiena atzīmes pie šā baltā punkta soda laukumā. Latvijas komandai bumba.
Pakovskis aizgāja uz labo malu. Viņš būs visur, centrā, pa labi, pa kreisi. Viņš klijojošais uzbrucējs Latvijas izlases sastāvā. Rimkus ar galvu nometa bumbu Turcijas izlases vārtu virzienā un spiests komandas kapteinis to raidīt. Tā, jo pēc principa, jo tālāk, jo spēcīgāk, jo labāk. Korobļovs. Rimkus. Atkal Bulēns atcīt bumbu. Bīstam spēle vienos futbolistas pildījumā. Rāda Žils Siers. Imre Asiks. Hats. Bumbu neuztver. Šāda apelēšana pie tiesneša palīgiem, pēc jebkuras sadursmes ir pierasta lieta un brīdinājumu saņem Turcijas komandas 7. numurs Duruks Okans. Turklāt ļoti nikni Žils Siers parādīja, ka viņam vēl vienā kabatā ir arī cita kartīte, ne tikai dzeltenā, tur arī sarkanā kartīte. Katram gadījumā viņš to atgādināja kādam Brukam, ja gadījumā tas to ir piemirsts. Tagad mums tāda pierasta lieta ir šīs dzeltenās, sarkanās kartītes, bet starp citu nemaz tik sen tās tikai ieviestas 70. gada pasaules čempionātā Meksikā pirmo reizi. Tiesneši sāka lietot brīdinājumu un noraidījuma dzeltenās un sarkanās kartītes. Pirms tam mutiski tas tika pateikts spēlētājiem un skatītājiem, protams, bija dažkārt spēles beigām grūti atcerēties un grūti pateikt, kuram ir brīdinājums, kuram nav. Uzvārdu tagad jums precīzi nepateikšu, bet viens no britu futbola tiesnešiem izdomāja šādu veidu, kā varētu brīdināt un noraidīt spēlētājus uzskatāmā veidā un izdomāja to, ziniet, ko darot. Stāvēdams kādā korķī pie krustojuma, kad mainījās gaismas, dzeltenā, sarkanā, viņam pēkšņi iešāvās prātā šī vienkāršā un tā pašā laikā ģeniālā tīpa. Rubins. Tur Bulēns. Protams, ka Turcijas futbolisti zina, kam galvenokārt tiks adresētas bumbas. Rimkus. Varbūt nedaudz pasteidzās. Varbūt varēja mēģināt apturēt bumbu un tā turpināt uzbrukumu. Pēc tam, kad epizode ir notikusi, visi ir gudri, visi zina, kā vajadzēja spēlēt. Rimkus izvēlējās šādu turpinājumu, uzreiz raidot ar galvu bumbu sodlaukumā, kur jau vajadzēja steigties Verpakovskim. Tagad Laizāns atmet bumbu atpakaļ vārtsargam, Kaļinko drīkst to ņemt rokās, jo šī piespēle bija ar galvu. Korobļovs. Stāfjovs laukuma vidū. Bleidelis. Labaņovs. Patreiz Rubinam. Vēl labi kontrolējam bumbu laukuma vidusdaļā. Rimkus, Rubins, atkal Korobļovs un nepatīk. Turkiem ļoti nepatīk šāda spēle, kad viņiem jādarbojas bez bumbas, kad viņiem jācenšas bumbu atņemt pretiniekiem. Ja mums izdotos to izturēt šādu spēli un Korobļova piespēle sodlaukumā, tur visus apsteidz gan savējos, gan pretiniekus Ruštu. Un atkal atpakaļ vārtsargam, šoreiz Stepanova izpildījumā. Kas mums rezervē? Vārtsargs Andrejs Piedels, Dobrecovs, Pučinskis, Mihalovs, Korisničenko, Štolcers un Smirnovs.
Tugais pārkāp noteikumus. Žēl, Rubins neuztvēra bumbu. Tas bija diezgan pārsteidzoši pretiniekam. Negaidīja viņi, kas Stepanovs tik ātri uzreiz raidīs bumbu uz kreiso malu. Un iespējams, ka tas bija neliels pārsteigums arī Andrejam Rubinam. Sakols. Vēlreiz Sakols. Uz labo malu. Tur līdz Verpakovskim bumba netiek. Vēl tālāk bija Bleidelis. Laizāns. Verpakovskis iet sotlaukumā, iziet viens pretī vārtiem un bumba vārtos! Māris Verpakovskis gūst vārtus Latvijas izlases labā. Lielisks mūsējo uzbrukums un Māris Verpakovskis atklāja rezultātu 1-0 29. minūtē. Skaisti, jā, tas patiešām bija skaisti. Eleganti, tā bija augstākā klasa Māra Verpakovska izpildījumā jau kuro reizi šās sezonas otrajā pusē. Tā tas bija pret Beļģiju, tā tas bija pret Zviedriju, tā tas ir pret Turciju. Māris Verpakovskis 1-0. Un tagad turki būs nikni, dusmīgi, un kas zina, varbūt mums tieši tas nāks par labu. Vēlreiz atkārtojumā šī epizode tehniski eleganti nospēlē Māris Verpakovskis šajā situācijā. Nu, pēc tādiem gūtiem vārtiem jebkura futbolista cena futbola tirgu vismaz divkāršojas. Kalinko. Sodsitiens. Verpakovski pietur ar rokām Asiks Emrē. Trīsdesmit minūtes spēlēts pirmajā puslaikā. Latvija priekšā 1-0. Latvijas izlase visā Eiropā jau nosauca par kvalifikācijas turnīra lielāko pārsteigumu, proti to faktu, ka mūs ieņēma otro vietu grupā un spēlē play-off. Kāpēc, lai mēs nevarētu sagādāt vēl lielāku pārsteigumu, pat netiekot uz fināla turnīru? Nu, tik un tā sagādāt šo pārsteigumu Stepanovs, Astafjevs, bumba paliek Turcijas komandai. Un brīdinājums Lobaņovam. Bez šaubām brīdinājums Lobaņovam pret Buruko, Kānu Buruku. Diezgan rupji nospēlē Valentīns Lobaņovs. Un viņam, diemžēl, atbildes spēle būs jāizlaiž. Viņam jau bija brīdinājumi, kā ka 19. novembrī Stambulā, diemžēl būs jāspēlē bez Valentīna Lobaņova. Starkovam nāk klāt papildus galvas sāpes. Nu, varēs spēlēt Zemļinskis, varēs spēlēt Zirnis, bet tomēr šajā pozīcijā, nu, redzēsim. Šajā pozīcijā var spēlēt tas pats Laizāns, jo viņa vieta labajā malā, tad acīm redzot ieņemta Isakals un vidū Zemļinskis pārējā Stepanovu, bet nu neaizrausimies, neaiziesim tik tālu nākotnē. Vēl jau jānospēlē līdz galam šodien. Bet jebkurā gadījumā atbildes mačā Stambulā būs jāiztiek bez Valentīna Lobaņova, kura sniegums kvalifikācijas turnīra otrajā daļā kļuva daudziem par ļoti patīkamu pārsteigumu, kura saikne ar Vitāliju Astafjevu, šis mūsu centra pussarga pāris arī daudziem, un tai pašā arī, tai skaitā Aleksandram Starkovam, kļuva par negaidīti patīkamu pārsteigumu. Pārkāp noteikumus Mihāts.
Gluži kā hokejā spēku paņēmienu pret Karabļovu pielieto. Sociedades kluba Real spēlētājs. Ogaļovs. Cer kreiso pusi, mēģina turku uzbrukt, aizsargs uz Olmēs, dodas palīgā saviem uzbrucējiem. Nav tur pārkāpuma, rāda spēles tiesnesis, ļoti pārliecinoši rāda. Jāceļas kājās Ilhanam un jāturpina spēlēt. Cīņa par pozīciju, cīņa par bumbu. Neiztiek bez kontakta. Atkārtojumā varbūt redzēsim šo epizodi. Stāfjels Blēdelis. Iespējas sodlaukumā. Laizāns atņem bumbu Elfānam. Vai tā kļūdīties laukuma vidū nedrīkst. Stepanovs. Un tagad labi iespēja mums pretuzbrukumam. Nu, ja vien Rubins būtu uztvēris bumbu, tā kā nāks. Labi, ka vismaz tā paliek Latvijas izlasei. Stāfjels Laizāns. Un pa labo malu sūta uzbrukumā Blēdeli, taču pārāk spēcīga piespēle. 34 minūtes aizvadītas pirmajā puslaikā. Latvija-Turcija 1-0. Stābjevs. Johans. Tur Karabļovs. Neļaus saņemt viņam bumbu. Rubins. Žēl, neizdevās aizmest bumbu garām. Tiham. Un tad no tā aizmukt. Tur gan bija gatavs doties palīgā jau Siksemrē, bet viņš būtu paspējis to izdarīt. Tas to lai zina Stāfjels. Labi, Varpakovskis. Nu, nē, atbrīno šoreiz Māri no bumbas ar Guns. Pagaidām ļoti organizēti spēlējam aizsardzībā. Ja šīs kļūdas laukuma vidusdaļā man ļoti nepatīk. Otro reizi pēc kārtas īsā laikā pēc šādas kļūdas, pēc mūsu kļūdas turkiem rodas iespēja ļoti bīstamam uzbrukumam. Turklāt tāds uzbrukums divkārši bīstams ir tāpēc, ka komanda, kurai ir bumba, dodas uz priekšu, visi futbolisti pārvietojas uz priekšu un pēkšņi bumba tiek zaudēta laukuma vidusdaļā, un tev pusceļā jāpārorientējas, jāpārslēdz spēle aizsardzībā, jāskrien atpakaļ, kamēr pretinieks kā tāds liels uzbrukuma vilnis dodas virsū taviem vārtiem. Tieši ar to šādas kļūdas laukuma vidusdaļā ir īpaši bīstamas. Tās jācenšas nepieļaut. Labāk nospēlēt vienkāršāk, varbūt pat raidot bumbu tuvākajam partnerim, neriskējot lieki, bet maksimāli izslēdzot kļūdas, jo tehniski ātrie turku futbolisti var arī nepiedot. Tugais laukuma vidū. Nu jā, viņš plāta rokas, nav kam piespēlēt, visu nosekt. Stāfjels. Ar roku pietur viņu. Emrē. Arvien biežāk tāds netīvs paņēmiens, mēģina tur pielietot, pieturēt, pagrūst, iesist pa kluso. Viņi ļoti labi redz ciparus uz tablo, un viņiem šie cipari ļoti nepatīk. Asprātīgi, bet diemžēl neprecīzi spēlē Riemkos un pretuzbrukums 2-5.
Johans tiek elementāri apturēts. Sakals to izdara. Un Rubins neprecīzi piespēlē. Doma bija laba, pareizi. Labajā malā bija mazāk spēlētāju. Uz turieni arī vajadzēja virzīt uzbrukumu, bet precīzāk vajadzēja to darīt Ibrahims. Stepanovs pārkāp noteikumus. Sodsitiens. Uzūmēs Ibrahims. Ļoti aktīvi šis kreisais aizsargs pieslēdzas uzbrukumiem. Tagad tieši viņu nogāza un diezgan bīstama epizode. Lūk, vēlreiz atkārtojumās šis noteikumu pārkāpums. Te jābūt ļoti uzmanīgiem. Kā jau Allaš tam līdzīgās situācijās. Turkiem komandas kapteinis Bjulēns arī atnācis uz mūsu sodlaukuma augumā. Garš pieredzējis spēlētājs, kurš labi spēlē ar galvu. Un tur viņa ir Igor Stepanov. Vai ar Laizānu varēs paspēkoties. Laizāns atsit bumbu. Garpakovskis vēl tālāk. Rimkus. Vic Rimkus ieguva bumbu un uzreiz devās uz priekšu traucēt turku aizsargiem. Jā, tur visu laiku sasprindzinājumā Turcijas spēlētāji. Jā, tur Turcijas izlases aizsargi sasprindzinājumā nedrīkst ļaut viņiem, kā mēdz teikt, uzpīpēt savā laukuma pusē. Noteikuma pārkāpums. Četrdesmitā minūte ir pirmajā puslaikā, 1-0 Latvija vadībā. Obaņovs. Rubins. Ļoti eleganti nospēlē Rubins, kuru tikai ar noteikumu pārkāpumu aptur. Kants pārkāp noteikumus un tagad mums ejam iespēja apdraudēt Ruštu vārtus. Laizāns, protams, ka uzreiz no šā punkta ir pārāk liela pārgalvība. Tagad jānāk visiem ātri atpakaļ. Johans. Reģions kreisajā malā. Tur Lobaņovs. Ibrahims. Uz labo pusi. Patiks. Šeit vajadzēja pateikt priekšā Stepanovam, ka drīkst viņš plaist bumbu ārpus laukuma, tad nebūtu stūrsitiena. Varbūt, ka Linko to arī teica, bet tādā troksnī sadzird. Pirmais stūrsitiens vispār šajā spēlē. Korobļovs neļauj neko izdarīt Emrē, vēl viens stūrsitiens, bet tas ir mazāk bīstami nekā, kad Emrē uzreiz būtu ticis pie piespēles no soda laukuma sānu līnijas. Otrais pēc kārtas stūrsitiens pie Latvijas izlases vārtiem. Kaļiņko. Kā treniņā. Patiesībā nekā sarežģīta arī nebija šajā stūrsitienā. Tik meistarīgam vārtsargam kā Aleksandrs Kaļiņko. Turklāt tur bija arī noteikuma pārkāpums, tā ka jebkurā gadījumā nekas tur nebūtu bijis. 42. minūte tuvojas beigām pirmajā puslaikā. 1-0 Latvija priekšā. Mačā pret Turciju. Rubins. Rubins iet sodlaukumā. Nav slikta doma. Centās trāpīt tuvajā stūrī. Arī
Šāds risinājums bija pieņemams šajā epizodē. Diemžēl Rubins netrāpīja. Varbūt viņš mēģināja arī tālajā stūrī trāpīt. Katrā ziņā tas bija sitiens uz vārtiem. Turcijas komanda cenšas jau pirmajā puslaikā panākt izlīdzinājumu. Laizēns ļauj Bumbai atstāt laukumu. Diezgan riskanti viņš nospēlēja šajā epizodē, bet risks bija pilnīgi pamatots. Jurijs precīzi aprēķināja, cik ātri ripo bumbu un cik ātri skrien Turcijas komandas futbolists. 43 minūtes nospēlēts pirmajā puslaikā. Esam priekšā 1-0. Atpakaļ vārdsargam un Kaļinko jāsit tālāk uz priekšu. Bleidelis. Un bumba paliek mums. Latvija tagad nesteigsies šādās un tam līdzīgās epizodēs. Cenšoties nedaudz pavilcināt laiku, cenšoties pabeigt ar sev ļoti pozitīvu rezultātu pirmo puslaiku, un tas arī saprotams. Tā rīkotos jebkura komanda. Rubins. Ļoti labi šodien spēlē Rubins, ļoti aktīvi, ļoti droši dodas pret aizsargu apspēlēšanā. Katrā ziņā no kreisās malas, no mūsu uzbrukuma kreisās puses, turkiem ir lielas problēmas. Varpakovskis šoreiz nevisai veiksmīgi uztvēra bumbu, turklāt atradās starp diviem turku spēlētājiem ļoti sarežģīti. Viņam bija, protams, kaut ko izdarīt. Tā kā spīlēs un iespieda uzreiz Turcijas komandas centra aizsargi un, protams, ka bumba tika zaudēta. Lebaņovs. Trahims. Bleidelis nesoli neiet prom. Turcijas komandai bumba. Pusminūte vēl jāspēlē. Pirmajā puslaikā. Varbūt esmu palaidis garām, bet neesmu redzējis pagaidām no 4. tiesneša nekādas ziņas. Proti būs kompensācijas laiks vai nebūs, cik liels tas būs. Kāda minūte varētu būt. Tas varbūt arī nebūs. Tūdaļ uzzināsim, būs gan, ja nebūtu, tad arī nerādītu. 2 minūtes kompensācijas laiks pirmajā puslaikā. Kans. Kaļinko. Un Bleidelis. Rimkus. Lieliski iztur pauzi. Rimkus, Bleidelis. Nu, un šeit turki kaut ko nesaprotamu izdara. Ja tas bija sitiens uz saviem vārtiem, tad neprecīzs. Drīzāk tas bija tāds apjukums. Stūra sitiens pie Turcijas komandas vārtiem. Pirmais šajā spēlē. Droši vien vienīgais pirmajā puslaikā. Mums nesteigsies. Rubins paslīd Ruštu, bet tur bija aizmugurē, jā, tur gan Stepanovs, gan Rimkus atradās aizmugurē, tā ka Korobļevs pārāk uzskatāmi apkampa, pārāk mīļi apkampa Mihatu. Pārāk acīm redzami tiesnesim. Kaļinko ķer bumbu un ar otro reizi ķer, sākumā atsit. Pirmais precīzais sitiens uz mūsu vārtiem, tāds, kas patiešām ir puslīdz bīstams. Stāfies. Un pirmais puslaiks beidzies. Un ko cienījamie futbolītas devi. Pēc pirmā puslaika Latvija-Turcija 1-0, lai Eiropa turpina brīnīties. Vēl vismaz 45
minūtes. Atkal esam Skonto stadionā. 1-0. Latvija vadībā pret Turciju. Kas neredzēja pirmo puslaiku, tie drīkst neticēt. Bet tā tas ir. Nav maiņu. Ne vienā, ne otrā komandā sastāv tie paši, kas bija pirmajās 45 minūtēs. Pārmaiņa tikai viena. Otrajā puslaikā pa labi būs Turcijas izlases svēti un pa kreisi Latvijas izlases svēti. Viss cits paveicam. Laizāns uzreiz raida bumbu uz priekšu un pie tās ir turku Vārtsargs, kuru ļoti eleganti, ļoti skaisti pirmajā puslaikā apspēlēja Māris Verpakovskis. Šodien notiek arī citas spēles. Cik zinu, tad Krievija Velsa 0-0. Gan negaidīts rezultāts. Skotija ar 1-0 pārspēja Nīderlandi. Un Horvātija Slovenija pēc pirmā puslaika bija 1-1. Tur spēle jau ir beigusies. Manā rīcībā, diemžēl, pagaidām nav šā mača rezultāta. Bet lai nu kā, lielākais pārsteigums jebkurā gadījumā vismaz pagaidām atkal ir Rīgā. Komanda lielākais pārsteigums kvalifikācijas turnīrā turpina pārsteigt. Latvijas izlase lieliski aizvadīja pirmo puslaiku, kā līdzīgs ar līdzīgu spēlēja ar pagājušā pasaules čempionātā trešo komandu Rubins. Nedaudz sots. Nogāž Rimku. Diezgan pavērs laukums paciets un arī, protams, nedaudz slidens, kas arī tāda uzsaluma kārtiņa rodas uz zālā. Un, protams, ka futbolisti dažkārt paslīd. Abu komandu futbolisti. Bet nu tagad Jurijs Laizāns, Igors Stepanovs atnācis pretinieks sodlaukumu. Labaņovs sit neprecīzi. Pareizs lēmums. Labaņovam ir labs sitiens. Šoreiz tas viņam, diemžēl, neizdevās. Neizdevās precīzi. Un Ruštu, Barcelonas kluba Vārtsargs, raidīs bumbu spēlē. Nekādā ziņā Ruštu nevar vainot zaudētajos vārtos. Tā bija epizode, kurā lieliski nospēlēja uzbrucējs un kurā Vārtsargs, ko varēja, to darīja, bet ar to izrādījās par maz. Atkal piespēle tika adresēta Verpakovskim, kurš vienīgais šobrīd uzbrukuma smailē. Rimkus spēlē nedaudz laukuma dziļumā, dara milzīgu melno darbu. Ļoti labi pietur bumbu, labi cīnās par bumbu katrā ziņā. Varbūt dažkārt netik manāmi, bet ļoti efektīvi spēlē. Pārkāpums pret Rimku. Viss kārtībā. Rimkus turpinās spēlēt un būs tikpat aktīvs, kā bija. Rubins, arī viņš pirmo puslaiku aizvadīja ļoti labi. Aizmugurē atradās Verpakovskis un skrēja gan ārā no šīs pozīcijas, bet viņam bumba arī nemaz nebija adresēta. Bulēns, Urgiens un Laizāns. Sakovs, Rimkus, stūra sitiens. No Bulēnta bumba atstāja laukumu. Stūra sitiens pie Turcijas komandas vārtiem. Horvātija, Slovenija, tā arī beidzās 1-1 šis mačs. Paldies kolēģiem par
vērtīgo ziņu. Rušto apsteidz Stepanovu un Isakovs. Pilnīgi pareizi, neko lieki neizdomājot. Pārkāpums. Pārāk ātri šķiet mūsējie sāk nesteigties. Turpinās uzbrukums, 2 bumbas laukumā. Zēni bumbu padevēji Rimkus. Atnāca talkā Ibrahimam. Drīkst spēlēt rāda. Maču tiesneši, gan galvenais tiesnesis, gan viņa palīgs. Bumba palika Latvijai, tāpēc var spēlēt. Lobaņovs. Pakovskis, Lobaņovs un jau par vēlu šī piespēle Rubinam, jo jau paspēja ieņemt savu aizsardzības vietu Fatiks un patiesībā tur grūti bija piespēlēt bumbu tā, lai Rubins varētu tikt vairāk vai mazāk brīvā vietā. Turcijas komandai it kā vajadzētu atspēlēties, ko tā arī cenšas darīt, bet te pašā laikā turki nedrīkst pārāk aizrauties ar uzbrukumiem. Viņiem jāpaturprātā, ka 0-1 vai 0-2. Tā tomēr ir milzīga starpība pirms atbildes mača. Stepanovs izsit bumbu. Varbūt tāpēc viņi atšķirībā no spēles sākuma, otrā puslaika sākumu nesāk tik aktīvi ar uzbrukumiem, bet tas, ka viņi centīsies glābt spēli, par to šaubu nav ne mazāko. Karabļovs. Sots. Patiesībā otrajā puslaikā laikam nav bijis neviens Francijas tiesnesis Žila Vesiera lēmums, kuru Turcijas futbolisti necenstos apelēt. Pēc kura neplātīt rokas, neizrādīt savu izbrīnu. Cik tas izbrīns ir patiesas, cik tēlots, tas ir cits jautājums, bet tas ir labi. Tas ir labi, ka viņi tā sanervozējušies, satraukušies, lai turpina nervozēt tālāk. Stafjovs. Tagad Stafjovs pārkāp noteikumu. Lēns. Pēdīkojošu bumbu tika izdarīts šis sitiens, un tāpēc nācās pārkārtot Ibrahims. Ohats. Bumba paliek Turcijas komandai. Bumba atstāja laukumu. Mūsējie to ievadīs spēlē. Nē, ja tomēr turki. Gleidels bija izsīt sev bumbu ārpus laukuma. Žils Vesiers. Spēles galvenais tiesnesis un Lobaņovs tomēr nenot ar bumbu laukumā. Viņš gribētu izsist aiz sānu līnijas, lai nebūtu stūra sitieni. Šoreiz nesanāca, tāpēc būs stūris pie Nikolinko vārtiem pirmajā puslaikā. Jā, šeit veiksmi bija mūsu pusē. Noteikti. Grūti pateikt, vai bumba būtu trāpījis vārtos, bet katrā ziņā sitiens, šķiet tas bija Asiks Emre. Aizsargs pieslēdzies uzbrukumam, sitiens bija ļoti spēcīgs un bumba trāpīja kādam no mūsu futbolistiem. Ja tā lidoja vārtos, tad šaubos, vai Karinko būtu to atvairījis. Rubins. Verpakovskis. Verpakovskis pārkāp noteikumus. Arī Verpakovskim ir brīdinājums šodien jau. Viņam jābūt uzmanīgākam.
Laizāns. Un atkal turku pārkāp noteikumus. Tādi bakstīšana ar elkoņiem, turēšana, tāda iesišana pa kluso. Žils Vesievs visu redz. Tāpat kā šeit redz, ka tā bija cīņa par bumbu bez noteikuma pārkāpuma, gluži vienkārši dažādās svara kategorijās aizsargs un Māris Verpakovskis, tāpēc Māris arī krīt pēc šīs sadursmes. Sakovs, Stapjevs, Laizāns. Izdevās piespēlēt Bleidelim. Tagad izdodas. Bleidels pret viņu Ibrahims. Labi spēlē Bleidels, piespēlē sodlaukumā. Rošto. Māris Verpakovskis centās apsteigt turku vārtsargu. Rebins. Sestā minūte ir šajā spēlē. Vairāk kā 10 minūtes nospēlētas otrajā puslaikā, joprojām 1-0 Latvija vadībā. Šādu kļūdu izraisīja mūsēju aktīvu darbību pretinieku laukuma pusē. Nemirkli nevar mierīgi saspēlēties Turcijas komandas aizsargi. Viņiem jābūt ļoti uzmanīgiem, viņiem visu laiku jāgaida kaut kāds briesmas no mūsu uzbrucējiem, no pussargiem. Un tas ir tas, kas vajadzīgs. Rimkus pārāk acīm redzam adresē bumbu Bleidelim. Pretinieki atšifrē šos nodomus, bet bumba paliek mums, Stapjevs laukuma centrā aplī. Jā, tāda diezgan nesaprotam piespēle, bet Rubins bumba panāks. Rubļovs, Lobaņovs, labi. Būtu vēl labāk, ja piespēle būtu nedaudz vairāk uz priekšu. Uz gājienu uz priekšu Rubinam, nevis atpakaļ. Žils Vesievs. Diezgan acīm redzam parāda Ilhanam, lai tas cīnās par bumbām bez elkoņu palīdzības. Jā, nu, otrais puslaiks tāds mierīgāks pagaidām. Mierīgāks tādā ziņā, ka krities temps. Rezultāts 1-0. Turcijas komanda nesteidzas, neforsē notikumus. Bet patiesībā mūs arī neļauj turkiem neko izveidot. Rimkus un kreisajā pusē pirmais pie bumbas tomēr Turcijas komandas aizsargs un Rubins pārkāpa noteikumus vispirms neapšaubām. Redzējāt šo epizodi, pēc tam jau turklāt netīšām viņu aizķēra arī Emre Asiks. Ibrahims. Ergüns zaudē bumbu, Rimkus. Verpakovskis. Laizāns. Bleidelis. Bleidels iet sodlaukumā, nu kāpēc tā? Saprotama vēlēšanās. Diezgan labas situācijas izdarīt sitienu, un Ruštu saņem brīdinājumu par pārrunām ar tiesneša asistentu. Ļoti nikns bija Ruštu, kurš uzskatīja, ka Bleidels bija aizmugurē un gāja meklēt taisnību pie tiesneša palīga, par ko tūdaļ tika nolikts pie vietas. Starp citu, Ruštu, ja nemaldos, arī jau bija brīdinājums. Un man liekas, ka turkiem
Nē, Ruštu nebija brīdinājums. Jā, Ruštu jau bija brīdinājums. Tas nozīmē, ka atbildes spēlē Turcijas komanda. Stambulā paliek bez sava pamatvārdsarga. Ruštu atbildes mačs būs jāizlaiž. Spēlējot savā laukumā Stambulā, tas varbūt Turcija arī nav tik būtiski, bet tomēr maz svarīgi tas arī nav. Stūrsitiens. Panels neļauj izdarīt piespēles sodu laukumā Hatam. Un tagad Erguns izpildīs stūrsitienu. Pusstunda vēl jāspēlē otrajā puslaikā. Leidelis. Nedaudz pasteidzās Imants. Un bija iespēja vienkārši iet uz priekšu. Gais. Turcijas izlas pēdējās minūtēs vairāk pārvalda bumbu. Var teikt, ka tā ir pārņēmusi iniciatīvu. Bet šīm spilturkiem pagaidām neko nedod. Robiens pārkāp noteikums. Šādu piespēļu uz mūsu vārtu pusi varētu būt vairāk Turcijas komandas izpildījumā. Bumba Kalinko. Pārmaiņas, kur iesildās abu komandu rezervisti. Pagaidām nevienā no otrā komandā maiņas nav notikušas. Stafjovs. Bija neviens labajā malā. Pakovskis. Māris izcīna bumbu. Laizāns. Stafjovs. Un Tugais. Laizāns viņu aptur. Ibrahims. Mihāts. Stepanovs. Ļoti augstasinīgi spēlē pie savu sodu laukuma. Beļģijas kluba Beveren aizsargs. Jā, tā kļūdīties nedrīkst. Kalinko. Pakovskis iegūst bumbu, gandrīz iegūst, bet, protams, ka apstrādāt to šādā situācijā bija ļoti sarežģīti. Rimkus. Sots. Tugais. Labajā pusē prasa bumbu, saņem to un zaudē. Un šeit būs brīdinājums, es domāju, aptur Rubīnu. Ar neatļautu paņēmienu ļoti labs pretuzbrukums mums varēja izvērsties un brīdinājumu saņem Emre Hasiks. Žēl, ka viņam šis brīdinājums labāk būtu bijis, ja Rubins būtu aizmucis no Turcijas komandas aizsarga. Rubins. Turcijas komandai bumba. Gaņovs. Rimkus pārkāp noteikums. Ļoti agresīvi mūsējie cīnās par bumbu pretinieku laukuma pusē. Vai nu Turcijas futbolisti to nav gaidījuši. Protams, ka lai cik arī Šanels Gunešs, turku treneris, lai cik arī turku futbolisti ir
izteikušies, ka Latvija nopietnas pretinieks, ka Latvija atstājas apakšupā aiz sevis tādas komandas kā Polija un Ungārija, un ka uzvarējas pēdējā mačā Zviedrijā, un tāpēc pret Latviju jāizturas kā pret visnopietnāko pretinieku, un ka maksimāli jākoncentrējas uz šo spēli. Tomēr kaut kur zemapziņā šķiet Turcijas futbolistiem ir šī pašpārliecinātība, nu, kaut nedaudz. Tomēr kaut kur zemapziņā viņi varbūt domā, ka nu, gan jau tik un tā mēs esam stiprāki un mēs uzvarēsim. Objektīvi, protams, neviens jau nenoliedz, ka Turcijas izlase ir spēcīgāka, bet pagaidām rezultāts ir 1-0 Latvijas vienības labā. Sākos. Gais. Turki kontrolē vairāk bumbu. Musēja cenšas to pārtvert un veidot pretuzbrukumus. Kaļiņko tur spēlēs izgājienā. Patiesībā pat nespēlē, bumba pati iekrīt viņam rokās. Pēc neveiksmīgas Turcijas futbolistu piespēles. Tad jau Ruštu. Acīm redzot, ka Turcijas komandai atbildes mačā vārtos būs Emers. Un tagad Turcijas komanda uzbrukumā. Hats. Risinājums diezgan asprātīgs. No spēlētāja Burzmas, ejot gar vārtiem, sitiens uz pretkustību, uz vārtsarga pretkustību cerot, tuvējā stūrī. Par laimi Hatam sitiens neizdevās. Pakovskis, Veidelis, Pakovskis. Rimkus gaida piespēli pie sodlaukuma robežas, bet caur labo malu spēlēm Verpakovskis. Zaudēts bumbas Mārs neizslēdzas no cīņas, neapstājas, turpina cīnīties un panākam, ka bumba gandrīz atkal tiek atgulta. Tiks. Rimkus cenšoties atņemt bumbu Okanam, pārkāpt noteikumus. Gais. Protams, Turkiem ļoti pietrūkst. Pašs Turka. Centra pussarga no Leverkusens kluba. Tomēr Ibrahims bumbu panāk pie pašas sānu līnijas. Gais. Kaļiņko spēlēs. Bez pūlēm ar bumbu. Rubins. Lobaņovs. Rubļovs atspēlēs atpakaļ vārtsargam, tā šajā situācijā drošāk. Rimkus laukuma centra aplī. Laizāns. Veidelis. Stafjovs prasa piespēli saņemt to. Vitālijs Stafjovs arī bez spēļu prakses ir viena no galvenajām personām laukuma vidusdaļā. Varbūt tik spilgti viņš neizskatās kā mačos pret Ungāriju un pret Zviedriju, bet ļoti zolīts sniegums. Šāda līmeņa mačā Latvijas izlases kapteinim, diemžēl zaudējuma bumbu laukuma centrā. Nedrīkst ļaut izdarīt sitienus, Kaļiņko lieliski spēlē. Patiks. Izdarīja šo sitienu, teicam, spēlē Kaļiņko. Patiks. Pārkāpt noteikumus. Saņem brīdinājumu. Atkal cīņā ar elkoņiem, īpaši neizoloties līdzekļus. Patiks arī nepiedalīsies 19. novembrī atbildes mačā. Arī viņam jau bija brīdinājumi. Arī bez viņa nāksies iztikt Turcijas komandai.
Stepanovs. Laizāns, Korobļovs. Negribu noskaust, bet Igors Korobļovs ļoti labi, vismaz pagaidām ļoti labi aizvieto Oļegu Blagonadeždinu kreisajā aizsardzības malā. Patiesībā tas nekāds liels pārsteigums arī nav, jo viņš ir viens no labākajiem mūsu aizsargiem. Ibrahims, stūra sitiens. Sākaus neļauj izdarīt šo piespēli. Puslaikā pirmo reizi aizsargs Ibrahims tik aktīvi pieslēdzas uzbrukumam. Pirmajā puslaikā viņš to darīja biežāk. Kaļiņko viegli ķēra bumbu. Bulēns ar galvu centās to raidīt tālāk. Uz soda laukuma tālo malu. Un tagad vārtsargs piespēlē vārtsargam. Gadās arī tā. Tugais. 70 minūtes nospēlētas. No 90 nesapratās Ergjuns un Nihats. Bumba paliek Turcijas komandai. Tugais. Laukuma vidusdaļā arvien biežāk sākam zaudēt divcīņas. Tas ir tāds nepatīkams moments. Stūra sitiens. Tehniski ātrie turki tiek prom. Un vairs tik cieši neizdodas viņus nosekt. Vēl viens stūra sitiens pie Kaļiņko vārtiem. Briesmas garām. Tāpēc kapteinis Bulēns. Andrēšiks. Gandrīz kļūdās, gandrīz zaudēja bumbu. Tugais. Rimkos. Es domāju, ka šeit būs noraidījums Turcijas komandā. Sarkanā kartīte otrajam numuram par atklātu sitienu pa Seju ar Elkoni. Jā, Rimkus pārkāpa noteikumus, jā, viņš turēja ar rokām Emrēšiku, bet Emrēšiks atklāts sitā ar Elkoni. Sarkanā kartīte, Turcija paliek mazākumā. Nepatīk turkiem zaudēt, nepatīk, ka viņu skatījumā kaut kāda Latvija pēkšņi ir vadībā 1-0 un nedomā piekāpties. Rimkus atstāja laukumu, tādā vieglā nokdaunā šķiet viņš pēc šīs epizodes. Jā, bumba būs Turcijas komandai, viss ir pareizi, pirms tam tieši Vits Rimkus pārkāpa noteikumus un nekas jau tur tāds krimināls nenotika. Kāpēc vajadzēja Emrēšikam tā rīkoties? Nu, to pēc spēles komandas galvenais treneris Šanels Ginešs varēs viņam pajautāt. Laizāns. Rokām pietur musējā. Nihatu, soda sitiens tieši pretī vārtiem, līdz vārtiem cik tur metri varētu būt. Kādi 30-16 metri soda laukums un cik tur vēl nekā 10-12. Pēc mūra varēs noteikt. Mūrs būs no bumbas 9 metru attālumā, apmēram 9 metru attālumā, un tad arī noteiksim jebkurā gadījumā labam sitējam, laba pozīcija. Maiņa būs Turcijas komandā, Trako Šanels Ginešs, komandas galvenais treneris. Kā 25 metri apmēram līdz vārtiem.
Kalinko ar roku met bumbu Verpakovskim. Tā ir ļoti laba īpašība vārdsargam, ja viņš ar roku prot ievadīt bumbu. Tā kā tagad to izdarīja Kalinko, ja prot to tālu un precīzi izmest. Isakovs pats labo savu kļūdu. Stafjevs. Aizāns. Rimkus atpakaļ laukumā. Blēdelis iet sotlok. Netiek pie bumbas, pareizāk tiek, bet neļauj Verpakovskim šoreiz izdarīt sitienu. Turcijas komandas spēlētājs Māris Verpakovskis vārtu priekšā. Šķita jau būs sitiens, bet ļoti labi tur nospēlēja Turcijas komandas aizsargs. Tas ir. Varbūt glāba pat savu komandu no otro vārtu zaudējuma tieši vārtu priekšā. Māris Verpakovskis saņēma bumbu. Kalinko spēlēs. Diezgan vienkāršs, pat primitīvs piespēles centrējumi mūsu sodlaukumā. Kļūdās Rubins. Kalinko atļauj bumbu aizstāt laukumu, bet tur Rubins šķiet uz līdzenas vietas guvis traumu. Maiņa Turcijas komandā vispirms laukumu atstās Nihats. Viņa vietā 13. numuru nāks Denis. Gençler Birlīgi klubu pārstāv Denis Barišs. Loģiski, ka uzbrucēja vietā nāk aizsargs, jo mazākumā spēlē Turki aizsargs. Ašiks tika noraidīts no laukuma, viņa vietā cits aizsargs, bet nepatīkami, ka Andrejs Rubins šeit uz līdzenas vietas. Varbūt bija tur neliela saskara ar turku futbolistu divcīņā, katrā ziņā pārkāpumu tur noteikti nebija, un tad neveiksmīgi vienkārši nospēlēja Andrejs Rubins. Viņam mūsu komandas dakteri ar Dagu Čudu priekšgalā sniedz palīdzību laukuma malā, un Andrejs Rubins tūdaļ atgriezīsies spēlē. Tik līdz saņems atļauju no mača galvenā tiesneša. Andrejs Rubins laukumā, esam pilnā sastāvā. Stafjevs, Panovs. Netrāp, kā nāks pa bumbu musēja, bet labi vien sanāca, ka netrāpīja. Verpakovskis. Ruštu pārķer bumbu. Jā, Māris Verpakovskis lieliski nospēlēja, raidīja bumbu soda laukumā, kur vārtu priekšā atradās Vics Rimkus. Ruštu atšifrēja šo gājienu un pārtvēra bumbu. Kans. Bais. Kans. Brahims. Uz līdzenas vietas slīd un krīt Vilhans. Un šoreiz mūsu sabiedrotais bija laukums. Vēl spēlējam savā laukumā galu galā. Paslīdējusi slīdenā laukuma Vilhans. 80. minūte sākusies. Šajā spēlē 1-0 Latvija joprojām priekšā. Panovs, Lobaņovs. Par daudz šādas apspēlēšanas laukuma vidusdaļā. Viens apspēlēts piespēle partnerim, tā būtu labāk.
Arvien uzstājīgāk turpi uzbruk. Drīkst spēlēt. Pareizāk jāturpina spēlēt, rāda Žils Vesjērs. Verpakovskis. Rimkos. Bleidelis. Obaņovs. Stafjevs. Triju Turcijas spēlētāju ielenkumā Stafjevs zaudē bumbu. Jā, nu tas ir labi, ka mēs gribam pieturēt bumbu, negribam uzreiz no taktika vaļā, bet tomēr jāiet situācija, kad varbūt arī jāatbrīvojas ātrāk no bumbas, nospēlējot ar partneri. Aizdevās piespēles sodlaukumā turkiem. Rimkos. Pats no laukumu. Maiņa būs arī Latvijas komandā. Jurģis Pučinskis ieslaukumā. Kā vietā. Tūdaļ redzēsim. Pēdām, bumba ir spēlē un maiņas darīt nedrīkst. Ibrahims. Laidzēns. Nē, nav pārkāpuma. Bumba paliek Ibrahimam. Ergins. Tugais raida bumbu sodlaukumā. Nu, tur tā arī nonāk. Tikai neviens no Turcijas komandas spēlētājiem pie tās netiek. Tik līdz bumba atstās laukumu, tik līdz tā būs ārpus spēles, tā drīkstēs notikt arī spēlētāja maiņa Latvijas izlasē. Ergins. Bulēns. Brē. Pārkāp noteikums Obaņovs. Un tagad drīkst notikt spēlētāja maiņa. Andrejs Rubīns atstāja laukumu. Jurijs Pučinskis viņa vietā. Jurģis Pučinskis ir vairāk tāds aizsardzības tips spēlētājs. Acīm redzot, mums lielāku uzmanību pievērsīs tagad rezultāta šā minimālā 1-0 pārsvara nosargāšanai. Turcijas komandas spiediens pieaug. Ibrahims. Laizāns. Drīkst spēlēt, rāda tiesnesis turpat blakus. Viņš atradās un tagad stūra sitiens. Rimkus atnāca palīga aizsargiem un nospēlēja ļoti labi šajā epizodē. Redžbergs ar uz štu ir atnācis gandrīz līdz centra aplim. Turcijas izlases vārdsargs. Vēl viena maiņa Turcijas komandā. Laukumu atstāja Okāns. Un viņa vietā 14. numuru Gegdenis. Eredenis Gegdenis ar 14. numuru viņa vietā nāk. Verpakovskis. Bleidelis. Obaņovs. Bleidelis. Verpakovskis. Rotumā arī vienam pašam, protams, 3 spēlētāju ielenkumā. Ja viņš ir ātrumā, ja viņam tiek iedota bumba 2-3 spēlētāju ielenkumā, tad, protams, ir varianti, bet tā atrodoties uz vietas ar muguru pret vārtiem, ir grūti kaut ko bīstam izveidot. Ergins, Gais, Tīks. Sakals apsteidz Jošanu. 85. minūte arī 1-0 Latvija priekšā. Pučinskis. Obaņovs. Gais. Jā, nu pārsvars Turcijai. Tagad tāds acīm redzams pārsvars.
Mēs spēlējam praktiski tikai aizsardzībā. Šeit laukumvidus daļā varbūt nedaudz aktīvāk, protams, ja tas ir iespējams. Vai nu tik brīvi turki tomēr nejūtas. Vai tik brīvi netiek gandrīz līdz soda laukumam, kā tagad Emre. Ibrahims. Vārtu Staps glāb Latvijas izlases šajā epizodē. Teicams citiens ar galvu Emre. Pāri vārdiem sit Johans. Ko, veiksme arī mūsu pusē. Ar galvu apsteidza, visus izdarīja sitienu. Emre un trāpīja pa vārtu Stabu. Vēl viena maiņa Latvijas komandā. Rimkus atstāja laukumu. Viņa vietā Andrejs Štolcers nāks ar 17. numuru. Vica Rimkus atstāja laukumu Andrejs Štolcers viņa vietā. Un trešā maiņa arī Turcijas komandā būs. Visus iespējamos līdzekļus turki izliek lietā, lai paglābtos no zaudējuma, kas nāk turkiem. Atstāja laukumu Emre, tas, kurš tikko trāpīja pa vārtu Stabu. Un kas tad nāks viņa vietā? Turcijas spēlētājs no tik liela attāluma visus tik labi nepazīst, tāpēc jāpagaida, kamēr parādīs numuru. Un šķiet, ka Metīns Tumērs, jā, Metīns Tumērs, tas ir tas, kas aizstāja traumu gūšo Sergenu. Jā, tāds pieredzējis futbolists kā Sergens arī nav Turcijas izlasē, kaut gan viņa zaudējums varbūt arī nav tik būtisks, jo viņš kvalifikācijas turnīra apakšgrupā piedalījās tikai vienā mačā pret Angliju, pašā pēdējā. Štolcers, Pakovskis, Stafievs. Rušto. Korabļovs. Pārkāpums ar rokām pieturēja Korabļovs turku futbolistu. Ir Pakovskis. Māris neskries ar Pieri Mūrī. Šajā situācijā tas nav vajadzīgs. Jāpietur bumba. 88. minūte rīt, 1-0 Latvija priekšā. Un vairāk nekā skaidrs, ka mēs tagad cenšamies noturēt šo minimālo un tik vajadzīgo uzvaru. Jebkurā gadījumā intriga pirms atbildes spēles 19. novembrī Stambulā, ko arī tiešraidē rādīs Latvijas TV 7, saglabāsies. Tas ir pats galvenais. Latvijas izlase nav statista šajā play-off kārtā, cīnoties par ceļazīmi uz Eiropas čempionāta fināla turnīru. Tieši no gaisa Tumērs centās raidīt bumbu vārtos, netrāpīja. 89. minūte sākusies. Jūs arī savos ekrānos kreisajā stūrī redzat laiku. Un, protams, būs arī kompensācijas laiks un lielāks nekā pēc pirmā puslaika. Maiņa, vēl viena maiņa mums, Peļisničenko ies laukumā, kuru viņš nomainīs tikai pagaidām nav zināms, tūdaļ uzzināsim. Vladimirs Peļisničenko. Māris Verpakovskis atstāja laukumu. Ovāciju pavadīts. Bez jebkādas komandas, kā sarunājas, visi tribīni gandrīz vienlaicīgi pieceļas kājās. Vienīgo vārtu autors šajā mačā. Godam pastrādāja Māris Verpakovskis šodien. 4 vārtus pēdējās 3 spēlēs viņš guvis izlases rindās, un kādās spēlēs, cik svarīgās spēlēs ar Ungāriju, ar Zviedriju un tagad arī ar Turciju. Šķiet, ka
šās sezonas, šā gada Latvijas labākā futbolista aptauja nemaz nav jārīkojas. Negribu ietekmēt, protams, jūsu domas, jo šāda aptauja būs. Bet, nu, Pakovskis kandidāts numur 1 uz labākā futbolista godu Laizāns. Trahims. Ir 90 minūtes jau aizvadīts, mēs vēl nezinām kompensācijas laiku. 3 minūtes kompensācijas laiks. 3 minūtes kompensācijas laiks. Astafjevs. Kolesničenko cenšas. Un savu panāk neizdodas turkiem mierīgi iegūt bumbu un iesākt uzbrukumu vēl vairāk. Štalcers tagad iegūst bumbu pretnieks sotlaukumā. Kolesničenko. Štalcers. Drošāk, drošāk. Stūrsitiens. Stūrsitiens pie Turcijas vārtiem. Ļoti aktīvi Andrejs Štalcers nospēlēja šajā epizodē. Tur Turcijas komandas galvenais treneris Šenels Gyunešs gandrīz vai gatavs pats iet laukumā un 4. tiesnesim viņš gandrīz vai ar rokām jātur laukuma malā. Izspēlēs mūsu Stūrsitiena. Bumba turkiem. Bet iegūts laiks. Tas šoreiz varbūt pat ir svarīgāks par bumbu. Bilens. – 19. novembrī Stambulā mūs gaida ārkārtīgi smags mačs. Neatkarīgi no tā, kā beigsies šis. Stepanovs atsit bumbu, Loboņovs. Jāmēģina vēl kādu uzbrukumu izveidot. Štalcers svaigiem spēkiem. Pārkāp pret viņu noteikumus. Bumba būs mūsējiem. Loboņovs laida bumbu uz priekšu. Štalcers sit. Stūrsitiens. Bumba trāpa kādam no aizsargiem. Ļoti aktīvi Andrejs Štalcers iegāja spēlē. Vienā otrā epizodē ļoti aktīvi nocīnījās tagad. Labi nocīnījās pirms tā vienā epizodē un tagad izdarīja sitienu. Un tagad acīm redzot mūsējā izspēlēs stūri. Sots. Notriec no kājām. Kolesničenko. Turcijas futbolisti. Mūsējie diezgan atklāti velk laiku. Bumba atkal Turcijas komandai. Pēdējās sekundes šķiet arī šajā mačā. Un spēle beigusies, cienījamies skatītāji, spēle beigusies. Bumba galvenajam tiesnesim Žilam Vesieram. Spēle beigusies. 1-0 Latvija uzvar pagājušā pasaules čempionāta 3. labāko komandu. Pirmajā izslēgšanas spēlē. Vēl viens pārsteigums visai futbola Eiropai. Māris Pakovskis tūplānē šo uzvaras vārtu lielisko vārtu autors. Anatolijs Krēpāns stāstījums par šo spēli. Mēs ar jums tiksimies arī trešdien 19. datumā, bet mūsu pārēde vēl turpinās, vēl būs arī intervijas, vēl emocijas, tikai tagad šķiet sit visaugstāko vilni, vēlreiz šie lieliskie vārti un lai jums priecīgs vakars!